10 cm bieza sniega sega Latvijā, jā, tas ir iespējams. Čau, es esmu Dīdis un es apsaimniekoju teritorijas. Visas prognozes liecina par to, ka turpmākās 60 stundas līdz otrdienai snigs sniedziņš. Sniega sega veidosies lēnām un pakāpeniski, tas nozīmē, ka mums nevajadzēs veikt teritoriju tīrīšanu tā klasiski ar traktoru tehnikām. Visdrīzākais, un mēs plānojam, kopsim ar mehanizētu kaisīšanu. Vai nu tas būs sāls, vai nu tas būs šķembas. Ja mēs paskatāmies prognozes, lūk, mēs redzam, ka turpmākās dienas, gan rīt, kas ir sestdien vai svētdien, vai pirmdien vai otrdien, ik pa brītiņam snigs veidosies pakāpeniski augstā sniega sega. Ja mēs skatāmies tālāk, otrdien, trešdien, ceturtdien, tur tā temperatūra saglabāsies, bet sniegs vairāk neveidos. Tas nozīmē, ka sniega sega saglabāsies līdz pat nākošās nedēļas beigām. Ja tu vēlies uzzināt par jaunumiem, kā mēs turpināsim kopt teritorijas tālāk, droši sako mums. Es esmu Dīdis un es apsaimniekoju teritorijas. Tiekamies jūsu objektos. Čau!